Šodien Edgars mūs ir atvedis uz īpatnēju ezeru. Jaunu ezeru, kur nekad neesam bijuši. Un es ceru, ka šī izvēle mūs neievedīs auzās, jo mēs esam Auziņu ezerā. Aiztūs. Mīnus Spinnertails. Aiziet, vecais Šakimuru. Es vispār stikls šķietas. Mums Edgara brālēns piešķīra laivu. Edgars mēģina attaisīt un vēl būs jāmēģina ūdens dabūt ārā. Jāgāž riņķi. Nenogremdēsim viņu. Godīga darba padala. Kamēr es smeļu, Edgars nes no mašīnas akumulātors un pārējās lietas. Tā mēs viņu sauksim. Džordž. Ir gandrīz 9 no rīta un patreiz, cik mēs stundu esam kādu iekšas? Pusotru stundu un zivis nav manītas. Tikai vienā brīdī, kad tu nosalsti, tu vairs nejūti augstu. Ir? Jā. Tad paglēnām, nespēj. Tā ir kā liela. Pirmais mēriņš tev būs šogad. Uz ko tu dabūji? Uz nevainības zaudēja rapala čatarīts. Čatarbeitiņš, jā. Tie ir labi. 57, jā? 57, 58 garākā. Jā. Nevaini centimetri zaudēja. Labs, apsveic tevi. Tas ir auziņu līdekļi, tā ir ezera. Pirmā auziņa. Tas savādākā babīte. Gaišāks. Pat līdeka zina to, ka babītes ezerā dzīvo skaistākās un lielākās Latvijas līdekas. Tu dabūs par tādiem vārdiem. Rasti. Labi, nemok, lai doļala. Šis bija šogad pirmais mērs un pirmais mērs auziņā, bet šī nav auziņā pirmā zivs, jo šeit esam atgriežušies vēsturiskā vietā, jo šeit es esmu noķēris pirmo zivi uz spinīgu. Uz aizlienētu spinīgu un vienu uz rotiņu, neko nesaprotot, ko dara. Paldies brālēnam, kas iedeva laivu, kas dzīvoja ezera krastā tajā laikā, kas netīšām arī airs salūz, bet kā vienmēr ar aizlienētām lietām gadās, kad notiek, tas viss notiek tad, kad tu esi kaut ko paņēmis, bet netīšām tā. Jā, tā kā šeit es esmu noķēris pirmo zivi uz rotiņa. Tagad es arī mērā un jau vismaz saprotu daudz maz, ko es daru, ne tikai mērtāju kaut kur uz dūlo. Un paldies otram brālēnam tagad par laivu, jā. Paldies otram brālēnam par šodien iedeva laivu. Par laivu. Paldies ģirtam. Vismaz tāda leģenda klīst, ka vectēvs pārcēlās uz šo pusi, no Latgales pusi uz šejienu, uz Limbažu apvidu, Lādes pusi, Tīrdeļa ezeriem, jo viņš arī bija copmans. Un, jā, nebūtu šeit šie ezeri, tad nebūtu arī laikam es šeit, jo mamma nebūtu attiecīgi arī satikusi tēti. Un šajā pusē daudz brālēni, ja viens šeit dzīvoja, viens laivu iedeva, tepat blakus ir Auziņu ezers, tur ir citu brālēni un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā vēlētos izmantot izdevību, pasveicināt visu Sontoru klanu, visiem lai veselība priekā. Iedzersim čaiņu. Tā ezerā šeit ir krasts tāds sēklītis, un tas sēklītis aiziet uz šo saliņu. Šeit pretī mums ir saliņa, kur tie koki vidū. Un tad no saliņas uz abām pusēm ir sēklas, un pa galiem, pa sāniem ir dziļums. Un tīri paliels dziļums. Jau uz to krastu ir, kur skatāmies tagad, ir kādi 4, 5, 6 metri, kas nolēzina. Tad otrā pusē ir arī bedrītes uz 12 metriem. Tik dziļi laikam mēs nemeklēsim zivis. Meklēsim? Tur kaut kāds... Man ir gimstošā gūpja lielā. Nesī vai kaut kāds samsmošs tur iemaldījies ir. Man ir viens kātiņš, Renāram tur ir kaut kāds. Viens kātiņš, 2 kātiņi, 3 kātiņi.
Tā laiva nav tik liela, kā gribētos. Mēs te bišķi tādā saspiestībā bardakā, tā kā jaunieši istabā. 3 krātiņi, tāpēc, kad jauns ezers tu atbraucot nezini, ar ko tu ķersi šeit, kas tev vajadzīgs, dziļāks, seklāks. Tu maz ko zini, tāpēc 3, lai nav vilšanās, ka tu pēkšņi nevar noķert zivi dēļ tā, ka tev nav pareizie rīki. Turpinām un paldies Ģirtam par to, ka ieteica šo bedrīti, šo kantīti, tā kā zivs te ir. Pulkstens 10 un 16 minūtes zivju nav. Bet tev te ir barāk. Bet ir baranka. Atbilst. Un izstāst, ka šī ezera noslēpuma ir šī ezera noslēpuma. Kurus mums nav izdevies vēl uzlaust un atkost. Jā, te metriņi esot, reti, bet rapoties. Jābrauc tālāk. Es te pa galu trāpīju. Vairs tālāk. Ļaujam, lai pagrīms kādas sekundes 5. Ko tu iemet vispār? To pašu rapals 4 Tu parādīsi, kā viņš izstās? Es parādīšu, bet jāpagaida, kamēr es dabūšu. Un šis ir kāds firma vēlreiz? Rapala? Ja tāda kā. Ja paši nemeklēsim. Šajā ezerā jāpērk ir licence. Parādi, tu ir? Tāda lieta ir, kad viņi nepiedāvā, visur piedāvā aplikācijās, nopirkt šeit nepiedāvā. Tā ka mums laivu nav jāīrē, mēs nevienu neesam satikuši. Es pat nezinu, kur viņi nopirkt. Jā, online būtu normāli, ne, ka tu ieej un vienkārši pasūti. Tā, mana copē, tur taču viss notiek tur mūsdienās. Tā kā ieteikt, ja jūs gribat, lai pērk to licenci, tad uztaisiet, lai var nopīt cilvēku. Es saprotu, ja es laivu īrētu, ok, nekur tev pa laivu tik naudiņas, pa licenci tika, bet šobrīd, diemžēl, mēs esam noziedznieki. Bet ne jau brīvprātīgi. Es saku, neiet pulkstenis 6 tēt zvanīt pie durvīm, tad teikt, kur es varu licenci nopīt. Starp citu, tu biji pētījis to laivu un pastāsti, kur, ja kāds gribēs atbraukt šeieni, kur tad jābrauc, kur tur jāvēršās? Ir tā biedrība Jumprau muiši, te kontakts var atrast diezgan viegli, un tad arī viņiem var zvanīt jautāt, jā. Te esam aizvējā, tāpēc varbūt neredz, bet ir 3 metri austrums, jā. Gaisa spiediens 1012, kas tie bija pa paskāliem. Jā, un ūdens temperatūra, ja tepat blakus ir mazākās tilpnēs un upēs ir 9 grādi, tad es domāju, ka kaut kas tāds arī ir, jā. Ir augstāks nekā 1. maijā ūdens. Dosimies tēt uz kanti lielai bedrei, kurai dziļums kādi 11 metri. Ko mēs esam sagatavojuši lielai bedrei? Nezinu, eksperimentus. Oršī lūri. V-bonds. Pamēģināšu džetku. Filts parādīt. Ir 11:30 un joprojām viena zivs. Viens un joprojām viens zivs. Viņš pieņēmies spēkā. Kāpēc temperatūra arī pakāpus. Jau 3. reizi šādās te zālītēs mums ir zivs aizskrien. Mana vaina piebrauc 2 reizes pārāk neuzmanīgi vai iebrauc iekšā pa vējam. Mēģinam mest vardītes. Vai tāda čupu tiešām varēja uztaisīt bebrs? Kurš pazīst bebru nedarbus? Pastāstiet. Vai tas ir reāli, bet dabiski tas nav veidojies tāds šausmas. Šausmīgs kalns pilnīgi. Spinnerteila glābšana. Laikam jau apglabāšana. Noķēri. Mīnus spinnerteils. Vai te būs kaut kas?
Nu, jā. Nu, metrs nav. Metrs nav, jā. Bet tomēr noslēpusies siltumiņā. Tēls, spinner tēls. Mīlas mežģis. Pulkstenis ir 4 un 10 minūtes. Tā arī palicis ir 2 zivis. Braucam pēdējo tik aktu apmētāk. Ja nebūs, tad laižam projām. Tāda diena joprojām ūdens augsts. Es personīgi nobeļu uz to arī visu vainu. Zivs neaktīva. Edgar? Noteikti zivs vainīga, pareizi, bet tā arī paliekam. Copa ir beigusies. Aiziesim nelielā ekskursijā uz Ielādes vai Jaunlādes muižu, kas bija arī skola. Tagad jau slēgtā. Ja kāds grib apskatīties, tāpat kā Renārs, palieciet ar mums. Edgars mūs atvedis ir uz kādu dīvainu ēku, lielu, redzēja, ka vecu. Edgar, galu galā, kur mēs esam, kāpēc mēs te esam? Tā ir Jaunlādes muiža, kur bija pēdējais, kas tur notika, bija Lādes skola. Un pastāstīšu interesantu notikumu. Reiz bagātam kungam meita bija iemīlējusies galdniekā, bet tā kā galdnieks bija zemāks kastes, viņš neļauj viņai viņu precēties. Un teica, nu tad ej pie viņa dzīvot Lādē, bet jūs pie manis kopā muižā nedzīvosiet. Bet galdnieks bija tik čakals un izveicīgs, ka viņš uztaisīja pats savu muižu un nosauca par Lādi. O, bravo! Izklausās labi apsties. Un šitāda te māja radās. Kas pa leģendu apsties? Wow!